Ja jūs jautājat, vai XTB vai eToro ir labāka izvēle, esat nonācis īstajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus brokerus blakus un palīdzēšu jums izlemt, kurš varētu jums labāk atbilst. Un ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! Vispirms, drošība. XTB ir iekļauts Varšavas fondu biržā un regulēts galveno iestāžu, piemēram, FSA, FCA un SAISEC uzraudzībā. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos, un fakts, ka XTB ir publiska uzņēmums, piešķir vēl viena caurspīdīguma slāni – eToro. No otras puses darbojas visā pasaulē saskaņā ar FCA, SAISEC, ASIC licencēm un ir arī saskaņā ar jauniem MiCA noteikumiem ES. Tā arī atdala klienta līdzekļus, ievēro augstus datu drošības standartus un ir pazīstams kā viens no lielākajiem sociālo tirdzniecības starpniekiem ar populāro copy-trader funkciju. Tātad runājot par drošību, abi starpnieki ir uz vienādas stabila līmeņa. Tas ir neizšķirts. Tagad aplūkosim tirdzniecības platformas. XTB piedāvā pārlūkprogrammas bāzētu platformu, kā arī mobilo lietotni Android un iOS ierīcēm. Tā darbojas gludi un sniedz piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģijas veidošanai. Lai atvērtu pozīciju, vienkārši izvēlieties aktīvu. Ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlieties jauns pasūtījums. Jūs saņemsiet vienkāršu pasūtījuma loga, kurā varēsiet iestatīt tirdzniecības apjomu, maržu, peļņas ņemšanu un zaudējumu ierobežošanu. eToro platforma ir pieejama arī jūsu pārlūkprogrammā un mobilajā ierīcē. Pirmā lieta, ko pamanīsit, ir uzmanība sociālajai tirdzniecībai. Pēc pieteikšanās jūs varat redzēt citu tirgotāju ziņojumus, kas dalās ar savu tirgus novērojumiem. No kreisās puses panelī jūs varat pārbaudīt savu uzraudzības sarakstu, analizēt diagrammas un izpētīt tirgus informāciju. Galvenais ir, protams, copy-trader, kur jūs varat izvēlēties investoru, pārbaudīt viņu iepriekšējo sniegumu un automātiski kopēt viņu darījumus. Tātad, kura ir labāka? Manuprāt, ja vēlaties tirgoties neatkarīgi, XTB sniedz jums spēcīgākus rīkus. Bet, ja vairāk interesē sociālais tirdzniecība un ilgtermiņa ieguldījumi, eToro varētu būt piemērotāka izvēle. Nākamais runāsim par depozītiem un izņemšanām. XTB jūs vienkārši pārslēdzaties uz savu reālo kontu un noklikšķiniet uz oranžās pogas apakšējā kreisajā stūrī. Jūs varat veikt iemaksu ar karti, bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem, atkarībā no jūsu valsts. Oficiālais minimālais depozīts nav, bet reāli ieteiktu sākt ar vismaz 200 USD. eToro process ir ļoti līdzīgs. Vienkārši noklikšķiniet uz zilās pogas apakšējā kreisajā stūrī un izvēlieties savu iemaksas metodi. Jūs varat izmantot karti, bankas pārskaitījumu vai vietējos maksājumus, un pēc pirmās iemaksas jūs arī varēsiet izmantot PayPal. Minimālā iemaksa ir 50 000, bet, lai pilnībā izmantotu tādas funkcijas kā copy-trader, es ieteiktu vismaz 200 000. XTB šeit ir priekšrocība, jo tas ļauj atvērt kontu vairākās valūtās. Tas nozīmē, ka jūs ietaupāt uz konversijas maksu. Kāds novērtie maksu? XTB ir viens no lētākajiem starpniekiem tirgū. Spreds uz Eurostat sākas no 0,1 punktiem, vidēji ap 0,8. Akcijas un ETF ir komisijas brīvas līdz 100 000 mēnesī un virs tā maksāja tikai 0,2%. Valūtas konversija ir 0,5% un nav izņemšanas maksu. eToro, salīdzinot, ir lielāki startības, parasti virs 1–2 punktiem. Jūs nemaksājat procentuālas komisijas par akcijām vai ETF, bet par darījumu ir aptuveni 1 ASV dolāra maksa. Valūtas konversija ir ap 0,75%. Un izņemšanas maksas ir 5 ASV dolāri. Tas ir dārgāks kopumā, bet pretī jūs saņemat sociālo tirdzniecību un copy-trader. Abi brokeri ir droši un labi regulēti. XTB piedāvā zemākas maksas un stiprāku platformu neatkarīgai tirdzniecībai. eToro sniedz sociālo tirdzniecību un vienkāršu maksu struktūru, bet par augstāku cenu. Mūsuprāt, XTB šajā salīdzinājumā izceļas kā uzvarētājs. Aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem starpniekiem, tāpēc pārbaudiet tās, ja esat gatavs sākt. Ja jums šis video bija noderīgs, neaizmirstiet atstāt patīk un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda veida saturu.
Paldies, ka skatījāties!